Es nāku no Rīgas Skolānu pils folkloras kopas koku. Šodien es sākšu ar latviešu tautas pasaku 3 šļupstēkus. Meita mātei bija 3 daigas, jo daigas meitas, bet visas 3 šļupstēki. Lai gan māte izpauda valodas, ka viņas meitas vairāk dziedot nekā runājot. Tāda valstā nesu. Māte par varu gribējas meitas izprecēt. Kādu dienu jāja arī precinieki. Māte tīri saraujās un iebāž meitas aizkrāstī. Tā vēl piesacīja, ka tik jūs man nerunājat vārdu, citādi precinieki atmanīs, ka jūs šļupstiet. Es par jums runāšu. Labi, bet tai pašā mirklī precinieki sarunas istabā. Kur meitas? Sen dzirdējām daudzinām meitas. Jā, lūkoties. Jā, dēliņi, jā, piesēžiet. Manas meitas kaunīgas no laika gala kaunīgas. Gan jau mēs vien. Uzvārīšu biesputi, pacienāšu, piesēžiet tikai. Necik ilgi biesputi jau kūp uz galda. Bet kamēr māte pēc aizdarājas, tak pelēkais runčs no krāsnes augšu uz zemē. Pastepas vienreiz, otrais, nebūs nieki, liekas galdā biesputrus meķēt. Tas vecākajai meitai aizkrāsnī nav paprātam. Ķit kat no bietputbodu, tā uzsauc kaķi. Otrā sabīstas, māte teikt, lai tu nelunātu lunā. Trešā lielās. Et biju gudlāka, et nelunāju. Nu precinieki sadzirdēja meitu izpausto dziesmu valodu, un māte vēl nebija ar aizdaru atpakaļ, visi 3 aizjāja. Un kā nākamos jums vēlētos pastāstīt anekdoti. Uz veikalu un nopērk cigaretes. Dēls aiziet un prasa pārdevējai cigaretes. Pārdevēja atbild, bērniem cigaretes nepārdoda. Dēls iet mājās un sūdzās tēti. Tēt, man cigaretes nepārdod. Un labi, saka viņiem tā. Tavam tēti ir 30 gadi, 2 bērni. Telefons podā iekritis un sieva guļ slimnīcā. Zēns aiziet atpakaļ un saka pārdevējai. Tavam tētim ir 2 gadi, 30 bērni. Telefons guļ slimnīcā un sieva iekrita podā. Un noslēgumā jums vēlētos pastāstīt dzīves anekdoti, kas notika tad, kad man pašai bija 2 gadi. Bija rudens, rudenī bija lāču plaša. Šajā dienā cilvēki dodas uz krastu pie Rīgas pils, aizdegt secītes un godināt mirušos karavīrus. Arī mūsu ģimenē ir šāda tradīcija. Kad mamma mani veda pirmo reizi, es viņai prasīju, mamma, kur mēs dodamies un kas tur būs? Mamma atbildēja, ka mēs šovakar dosimies uz krastu godināt kritušos karavīrus. Pienāk vakars, mēs dodamies. Kā ierasts, ir tumšs, daudz cilvēku, tumsā upe redzēt nevar un joprojām nav skaidrs, kas te īsti notiek. Tāpēc vēlreiz prasīju mammai. Mamma, kur tad ir tā pludmale, kur mēs modināsim mirušos karavīrus?